Visa valsts nauda ir uzņēmēja nauda. Tādēļ mums visiem būtu labāk, ja Latvijā būtu vairāk uzņēmumu. Tieši tā. Tāpēc mēs mēģinām iedvesmot jūs ar šo raidījumu ciklu, kurā stāstam par vietējiem uzņēmējiem. Mēs vienmēr būsim divi. Es un Jānis. Un ja kāds prasa, kas ir Jānis, Jānis ir biznesa stratēģis, un viņš ir konsultējis vairāk nekā 700 vietējos uzņēmējus. Kas ir Marta? Marta ir ne tikai TV seja, viņa ir arī uzņēmēji. Pirms 5 gadiem uzsāka uzņēmumu no nulles, un tagad viņai pieder Latvijas lielākais bērnu zīmols. Lūdzu, nopērst no manas kādā. Veiksmīgs uzņēmējs ir tas, kurš ir gatavs uzņemties risku un uzņemties atbildību. Naudai nav vērtības, bet tikai tā nozīme, ko tu piešķir naudai. Tikko tu sastingsi, tu vairs neesi uzņēmējs. Un tur ir tā iešanas, tā uzņēmība. Patīk risināt problēmas laikam. Man patīk problēmas. Viņi jau turpat, kur viņi sēž un tevi kritizē, viņi turpat pēc 5 gadiem arī sēž. Bailes ir lielākais šķērslis, kas ir. Tu drīkst darīt piesardzīgi, lēnām, bet tev ir jāiet. Ja tu gribi darīt, vienkārši sāc darīt un viss pārējais notiksies. Par ko tev kaunēties? Tu taču pārdod tikai savējo lietu. Tu spēlēji Monopolu bērnībā? Jā, un es zaudēju praktiski vienmēr. Es biju jaunākais bērns ģimenē, un man visu laiku liekas, ka man māsa man viegli krāpa, jā, bet man nav nekāda pierādījuma. Bet Monopolu jau tu neražo, ne? Nē. Monopols ir leģendāra spēle, bet spēles ziņā, viņa varbūt vairs nav tik aktuāla. Kā tad foršāk? Kā tad noteikti foršāk. Uzņēmums Brain Games radās 2004. gadā, kad Egils Grasmans ar saviem draugiem bija pavadījuši diennakti spēlējot toreiz vēl maz zināmo spēli Katanas ieceļotāji. Beigās spēle draugu kompānija tik ļoti aizrāva, ka viņi nolēma, mums tā ir jāpiedāvā cilvēkiem Latvijā. Mēs aizbraucām uz izstādi, dabūjām Katanas licenci, sākumā uz Latviju, un sākām viņu vairumu tirgot. Kā jums gāja? Ļoti labi. Mums bija baigais tāds entuziasms. Un mūsu pirmais klients, Jānis Roze, bija ļoti atvērts tam. Tajā laikā jau grāmatīcās nebija spēles vispār. Tas bija tāds jauns experience un bija diezgan liels tāds entuziasms. To pasauli atvērt, to galdspēļu pasauli atvērt un parādīt Latvijai, ka galdspēles nav cirks, ričvečs un monopols. Kā tev bija sākumā? Tev nebija tā sajūta, ka tu esi viens pats kaut kādā ziņā? Es biju pirmais pilna laika darbinieks pats sev. Jā. Mēs ar Pāvilu tā kā. Bet Jānis saka, ka nevajag strādāt savos uzņēmumos, vai vajag? Es nesaku, ka nevajag strādāt savos uzņēmumos. Ja mēs domājam par risku sadalīšanu uzņēmējdarbībā, tad viens labs veids, kā sadalīt savējo risku, ir mēģināt uzņēmumu redzēt kā kapitāla kopumu, nevis kā savējo nodarbinātības vietu. Ļoti daudziem jauniem uzņēmējiem man tas ir jāsaka kā konsultantam, jo viņi pārāk dziļi iet amatniecībā. Šeit mēs redzam, ka uzņēmums ir izaudzis uz nākošo līmeni attīstības, un te jau notiek vadības funkcija. Bet ļoti daudzos jaunajos mazajos uzņēmumos, diemžēl, šī vadības funkcija nenotiek, un tad man vienmēr ir jāsaka, iedomājies, ka tev sevi būtu jānomaina. Un tad iedomājies, vai tev vēl joprojām uzņēmuma kaut kas paliek pāri. Ja nē, tad tu neesi īsti uzņēmējs, tu esi amatnieks. Piekrīt? Jā, man interesē tev. Konsultācija pie tevis, jā. Jā, konsultācija. Man liekas, ļoti palīdzēja tas, ka tieši tā doma, ko tu teici, nedomā kā amatnieks. Kā liekas, es varu izdarīt tik, un tad es izdarīšu šo, tad es nākošo darīšu, bet tu paņem tā kā kaut kāds cilvēks, klāt, viņi tavā vietā izdara kaut ko, un tu vari jau tālāk kaut ko citu darīt. Bet sākumā tev liekas, ka es tā kā nopelnīšu, tas paliks man, un es nevaru dalīties ne ar vienu, kad tev liekas, ka tas tā kā ir mans, un tu tā kā beigi bremzē. Pastāst par kurpēm, kāds tas tavs piemērs. Neatceru šo piemēru, bet... Jāņa klasiskais piemērs, kuru viņš neatceras, ir piemērs par amatnieku un kurpēm. Ja amatnieks šuj vienas kurpes un pēc tam nākamās, viņam nav laika nodarboties ar uzņēmējdarbību. Turpretī uzņēmējs algo vairākus amatniekus un šuj vairāk kurpju, bet pats nodarbojās ar mārketingu, pārdošanu un uzņēmumu kapitāla audzēšanu. Manā pieredzē, es varu teikt, tas ir ļoti grūts brīdis
pāraugt uzņēmumam no viena šūnu organisma uz vairāk šūnu organismu, un no vairāk šūnu organismu uz dedicētu orgānu organismu. Un tās parasti tie kritiskie punktiņi, kuros arī es redzu to savu uzdevumu, pabīdīt to cilvēku pa to vienu solīti uz priekšu. Pirmajos attīstības gados, kad arī Brain Games uzņēmums kļuva par daudzšūnu struktūru, nācās sastapties arī ar pamatīgām grūtībām. Mēs gandrīz bankrotējām 8. un 9. gadā. Mums bija, principā bija situācija tāda, ka bija arī visi, ar kuriem kaut kādi finanšu cilvēki, ar kuriem mēs runājam, ieteica, klapēt cietā bodīt. Vajag ir parādi, bet tad... Bet saņēmāties, un beigās jau viss kārtībā. Tas bija brīdis, kad laikam es biju vienīgais, kurš gribēja saņemties. Es paņēmu vēl lielāku risku, un tad es arī paliku viens. Ja uzņēmuma rašanā sākumā vairāk īpašnieki strādā bez atalgojuma, Jānis iesaka nekautrēties un pavadītās darba stundas iegrāmatot kā ieguldījumu pamatkapitālā. Gadījumā, ja īpašnieku ceļi tomēr kādā brīdī šķirsies, būs skaidri dokumentēts, cik kurš ir ieguldījis un cik daudz daļas no uzņēmuma pamatkapitāla viņiem līdz ar to pienākas. Mēs vēl joprojām esam labi draugi, bet man bija žēl pamest visu to, kas bija ieguldīts, un tajā brīdī mēs patiesībā sākām arī to izdevniecību un sākām arī domāt par spēļu radīšanu. Ja līdz tam mēs bijām vienkārši importējām spēles, kas Eiropā pasaulē ir populāras, tad tur tajā... Vai tu varētu teikt, ka caur grūtībām nāk izaugsme? Jā. Pavisam noteikti, jā. Šobrīd Brain Games pieder 14 galda spēļu veikali visā Baltijā, un šeit strādā vairāk kā 100 darbinieku. Uzņēmums ne tikai izplata citu radītās spēles, bet izdomā un izstrādā arī paši savējās. Nesen Pierīgā tika atvērta arī plaša ražotne, kas ir uzņēmumam pilnīgi jauna darbības joma. Pēdējos gados es bišķi baidos no tā, ka mēs esam pārāk daudz kur aktīvi. Jā, tas ir baigi traki. Man arī tas ir tā fokus noturēt, kas tad mēs vispār esam, ko mēs darām. Un tad mēs vienkārši to beigās, un tu vispār redz tik aizņemts visādām lietām. Tas savukārt ir tas posms, ko es saucu par pāraugšanu. Man vispār patīk salīdzināt uzņēmumu ar organismu. Tāpēc, ka, ja tā padomā, uzņēmums ir juridisks organisms. Tā ir persona, viņa ir savu pienākumu atbildības. Es domāju, veiksmīgs uzņēmējs ir tas, kurš ir gatavs uzņemties risku un uzņemties atbildību. Un iet arī pret šiem izaicinājumiem, vai ņemt viņus tiešām, uztvert viņus kā izaicinājumus, ar kuriem vajadzētu tikt galā. Nevis ar problēmu, kuru noslaucīt. Vissvarīgāk, manuprāt, ir tā motivācija. Un ja tu dari kaut ko, kas tev patīk, tad vispārējais arī tu atrodi. Ja tev nav kaut kādas spējas vai tev kaut kas trūkst, es domāju, ka tu atrod veidus, kā to apgūt vai pieņemt darbā kādu cilvēku. Pieņemot darbā pirmos darbiniekus, veidojas uzņēmumu komanda. Jānis uzskata, ka varas vertikāli vidēji lielos uzņēmumos vairs vispār nav modē. Tieši cieņpilnas un koleģiālas attiecības bieži vien ir darbinieku labākais motivators. Ja, piemēram, man uzņēmējdarbībā vai mēs visi esam darbinieki, vai mēs visi esam kolēģi. Citādi, ka priekšnieki padotā attiecības, viņas ir foršas, tad, kad ir vertikālā hierarhija, bet tas ir lielos uzņēmumus. Kā tev ir? Jāni, tu teiksi kaut ko? Nē. Kā jūs jūtaties, ir Egils priekšnieks vai jūs esat kolēģi? Atkarīgs no situācijas. Nē, dažādi ir. Egilam noteikti visbagātākā pieredze, līdz ar to dažreiz viņš ir kā priekšnieks tāpēc, ka viņš vienkārši zina labāk. Un dažreiz, kad mēs veidojam no nulles projektu, mēs varam būt vairāk kolēģi. Tā kā tas ir atkarīgs no spēles uz spēli. Tas ir atkarīgs. Vai no projekta uz projektu. Ļoti labi, pareizi. Pareizi, Jāni, paldies tev. Kādu motivē savs darbinieks? Jā, es domāju, es par to domāju, bet man liekas, ka tur man ir kur augt. Tiek uzskatīts, ka motivācija ar finansējumu ir visefektīvākais, bet visīsākā termiņa motivators. Viņam tāds pieķīts ir sākamā motivācija, bet viņš nokrīt nost, jo mums ir tendence pierast pie lietām, kas mums ir, un uzskatīt viņus par pašsaprotamām. Un tāpēc, ja man, piemēram, palielinās ienākumi, es to uzskatu par baigi labo lietu, taču ilgtermiņā tas nenodrošina to motivāciju, tāpēc, ka tā ideja ir tāda, ka nevis man vajag šitik, bet man vajag vairāk. Mēs varam motivēt kaut kādā veidā
izaicinot, piemēram. Izaicinot kognitīvi, izaicinot emocionāli, izaicinot panākot to, ka cilvēks iet. Parasti jāsaka, šis tas, kas mums nepatīk, bet mums šis jāpadara, lai mēs varam darīt savukārt to, kas mums patīk, to, kas mums uzlabo, to, kas mums attīst. Protams, tas var būt kaut kas triviāls, vai ne? Tas var būt sacensība par tīrāko nomazgāto krūzi, vai ne? Nu, kaut kā tā līdzīga, bet tā ir tāda lieta, kas transformē cilvēku. Nu, jā. Egīla minētais smalkais vārds gamifikācija apzīmē veidu, kā motivēt savus darbiniekus. Izrādās, ka iesaistot tos kādā iekšējā sacensībā vai spēlē, vairojas viņu lojalitāte pret uzņēmumu. Tu jūti to prieku no tās uzņēmējdarbības kaut kādu ikdienā? Nu, man sagādā prieku tad, kad ir atrisināts kaut kādas problēmas. Man kaut kā patīk risināt problēmas, laikam. Man patīk problēmas. Vai tu varētu teikt cilvēkiem, kuriem ir tikai pagaidām biznesa ideja, vai varbūt pat tādiem, kuriem viņas nav, bet viņi lēnām apdomā, tu varētu viņiem teikt, dari to, kāpēc tu sapratīsi pēc tam? Jā, viennozīmīgi. Es domāju, bailes ir lielākais šķērslis, kas ir. Nu, tā kā, ja tu gribi darīt, vienkārši sāc darīt un viss pārējais notiksies. Nu, tā kā tas vienkārši ir tas lēmums, čik, dari. Un, viennozīmīgi, jā. Bet tev tagad sākumā tev saka, bet tev nesanāks nekas. Ļoti daudz par tev pateiks, tev nesanāks. Tie demotivējošie, jā. Tas ir tas, kas... Ko ar tiem darīt? Ko ar tiem darīt? Skaidrs, ka tu nevari. Nezinu, ja man būs ideja, tagad es taisīšu startupu, būvēšu kosmosa kuģi. Ja man nav nekāda... es domāju, ka var. Ja tu tici tam, ka tu vari izdarīt, tad tev ir jāiemācās, dzirdēt kritiku, kas ir objektīva kritika. Tas ir interesanti, cik mēs paši sev uzliekam lamatas smadzenēs. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka arī jums ir bijis tā, ka īpaši uzņēmējdarbības sākumā kaut kad vakaros tas piezogās parasti. Tu ej gulēt, un tev ir sajūta, ok, šis gan ir stulbi, ko es tagad daru. Kas vispār? Tas ir pilnīgi vispār nav. No šitā nekas nesanāks. Visi smiesies, vai ne? Tas ir ego vēl trieciens pie reizes. Tu jau vari tikt galā palēnām, caur gadiem ejot ar tiem destruktīvi kritizētājiem no malas. Tu tiec malā, tu tiec galā viena interesanta iemesla dēļ, ka viņi jau turpat, kur viņi sēž un tevi kritizē, viņi turpat pēc tiem 5 gadiem arī sēž visbiežāk. Un tāpēc tu jau redzi to, ka tev bija vērts darīt, nevis tev bija vērts viņu klausīties, bet to savā iekšā esošo to balsi, es neesmu iemācījis viņu apklusināt. Bet tad, kad tu ej gulēt un cēlies no rīta, tu domā par savu uzņēmumu? Diemžēl, jā. Sanāk, skaidrs, ka uzņēmējiem tas tomēr nav. Tas ir tāds 24/7. Pirms 12 gadiem Līga Borduža, gribot izglābt pasauli, izveidoja savu biedrību, kas nodarbojās ar dzīvnieku labturību un tās popularizēšanu. Jau vairākus gadus biedrība ir pāraugusi sociālajā uzņēmumā Dabas zirgi, kuru uzņēmuma klienti, Google lietotāji, ir novērtējuši ar augstajām 4,9 zvaigznēm. Bet ko tas nozīmē sociālais uzņēmējs? Sociālais uzņēmums, tas nozīmē, ka mēs risinām kādu problēmu, ar ko valsts pašvaldība netiek galā līdz galam, un tādu problēmu ir ārkārtīgi daudz, un mēs to darām ar uzņēmējdarbības instrumentiem. Tas nozīmē, ka mēs nevis kā biedrības, mums ir granti, ziedojumi, varbūt arī saimnieciskā darbība, bet primārais ir veikt saimniecisko darbību, un tāpat laikā mums ir jāatskaitās Labklājības ministrijai un sabiedrībai par sociālo ietekmi. Interesanta lieta, kas man arī interesē attiecībā uz sociālajiem uzņēmējiem. Vai tu varētu teikt, ka salīdzinot ar laiku, kad tu biji biedrība, tu tomēr esi vairāk peļņas orientēta? Obligāti peļņa ir mūsu mērķis. Tas nozīmē, ka laba lieta ir tas. Jā, tas ir ļoti labi. Ļoti labi. Vienīgais, mēs peļņu nevaram izņemt. Ne dividendēs, nekādā veidā. Peļņa ir jāreinvestē atpakaļ uzņēmējdarbībā. Tas ir pilnīgi normāli. Mēs pagājušo gadu nosniedzām smuku peļņu,
viņi visu žikti ir atgriezies uzņēmumā apakaļ. Bet es parasti esmu kritisks jauniem uzņēmējiem, ja es dzirdu, ka pirmo 5 gadu laikā, jebkurā gadījumā tā pēļņa tiek ņemta ārā. Pirmie 5 gadi tu mēģini vienkārši saprast, noķert perimetru, kas tu esi un ko tu dari. Pirmos 5 gados nedrīkst ņemt pēļņu ārā? Nē, nu drīkst vienkārši tā doma, jo manā prātā vairāk ir tāda, ka tā, man liekas, atšķiras tāds īsās spēles spēlētājs spekulants, vai ne? No tāda garā spēles spēlētāja vērtības radītāja. Un, protams, ka tev sākumā katrs tas eiro ir daudz vērtāks, varbūt reizēm tā nešķiet, bet katrs eiro ir daudz vērtāks tavā pamatkapitālā, nekā viņš tev ir uz rokas. Viņš pēc tam tev kaut vai dēļ groza. nodokļiem, kaut vai dēļ vispārējām. Es vienmēr esmu redzējis uzņēmumu kā tādu burbuli, kurā iekšā ir tīra nauda. Ja tu gribi izņemt no tā burbuļa laukā naudu, viņai nokrīt nost gabaliņi, vai ne? Tāpēc, ka tur ir nodokļi jāmaksā, tur vēl kaut kas. Un tajā brīdī tad man ir jautājums, ja tev ir 10 000 uzņēmumu kontā, kurus tu vari izmantot vērtības radīšanai, vai tev ir 10 000 personīgajā kontā, kurus tu vari izmantot automašīnas nopirkšanai, nu, kur ir labāk 10 000? Kas pēc brīža vairs nebūs nekāda vērtība. Tikko tu izbrauc no salona, viņš ir jau nevērtīgs. Un tajā laikā savukārt tie 10 uzņēmumā, viņi pārvedīsies par 20 nākošajā, 40 aiznākošajā. Piekrīt. Mēs drīkstam arī kā sociāli uzņēmumi saņemt ziedojumus, un ir tie brīži, kad tev ir jālūdz. Mums bija, piemēram, tā kā Covid sākās, un tu saproti, zirgi ir jābaro, ienākumi ir 0, necik, algas ir jāmaksā, un tev ir viss, ko tu esi darījis kaut vai ziemas sezonā, tas februārs, mārts, aprīlis, tu neko nedrīkst darīt, tu vienkārši stāv šitā sastīns. Tas ir tas brīdis, kad tev ir jālūdz. Un tad tu saproti, ja tu lūdz šādi, nedod. Jā. Kā jālūdz? Taisni. Nu, bet tas ir līdzīgi, iedomājies, tu tirgo ābolus. Jā. Viens cilvēks pasaka, paskatieties, kāda man skaista ābola ir, taču viss laba raža ir bijusi. Un otrs cilvēks saka, lūdzu, nopērc no manis kādu ābolu. Mēs jau, man liekas, tīrīgi cilvēciski, un es nesaku, ka abi viņi nenopelnītu, bet nu kā, tā ir tāda attieksmes atšķirība. Psiholoģija. Tieši tā. Bet ar ko nodarbojas tas uzņēmums? Jā, pastāst līdzi, ar ko cilvēkiem, kuri neko nezina par šo. Pilnīgi. Mēs esam sociālais uzņēmums, kas rūpējas par zirgu labturību Latvijā. Pamatlieta ir zirgu pansija, kur cilvēki, kam ir zirgi, kas dzīvo pilsētu vidē, viņi pie mums atved zirgu, mēs par viņu rūpējamies. Tā ir tā pirmā lieta. Otrā lieta ir turisms, un tā ir vislielākā sadaļa. Tāpēc mēs esam tik sezonāli, tāpēc, ka tagad nāk vasara un tagad lielā masa nāks. Un mēs taisam, ko tik mēs nedarām? Tā skaitā festivālus un izīrējam teritoriju, ar aģentūrām strādājam. Un mēs tā lēnām, jo mēs īstenībā pateicoties Covidam sākām arī ieskrieties un meklēt jaunus risinājumus, jaunus ceļus. Un īstenībā šovasar būs labi. Būs pat traknojis. Man ir liels prieks to dzirdēt. Viņš ir vafeli un pilnīgi noteikti viņš ir tikai un vienīgi vīriešu dzimtē. Viņš 200 gaļas ēd dienā, pareizi, ir tā sēdi. 200? Ak, Dievs! Ai, labs, tu esi, nu, vot man tā, cauri ar tevi ir. Tev kā sociālajai uzņēmējai, vai tev ir kaut kāda nodokļa atvieglojuma? Nu, tas, kas ir forši, ir tad, ja es nodarbinu nepilnu laika darbinieku, man nav jāmaksā obligātais. Tas ir tas, ka tu, tā kā koeficients tiek aprēķināts, kas ir ļoti labi. Tad ir nodokļa atlaides ir tad, ja es nodarbinu, tagad es negribu samelot cilvēks ar 1. 2. grupas invaliditāti. Tad man nav jāmaksā darba devēja sociālais nodoklis. Man liekas, ka tā svarīgākā lieta ir tā, ka sociālajiem uzņēmējiem būt ir labi nevis tāpēc, ka nav jāmaksā nodokļi, bet drīzāk tāpēc, ka var pieteikties grantam A un B var saņemt ziedojumus. Man liekas, ka tā ir tā galvenā ideja, kāpēc vispār būt par sociālu uzņēmēju, nevis par SIA. Kad tu biji maz meitene, tu domāji, ka tu būsi uzņēmēja dienās? Man laikam nebija liela izvēle, jo mana mamma ir ar uzņēmējas domāšanu. Viņai dzīve nav devusi iespēju izvērsties plašumā, bet es neesmu tīra latviete. Un es vienmēr skaidroju to ar savu lietuviešu izcelsmes sadaļu, kas ir uzņēmēji. Pēc būtības asinīs tas ir iekšā. Un mana mamma arī, viņa vienmēr kaut ko ir pirkus, pārdevusi, darījusi. Tādā, jo man vecākiem zemnieku saimniecība bija, un tad attiecīgi tāda norma, piemēram, es atceros, mums ir ciema centrs, un mana mamma bija pirmā, kas tur sēdēja. Es atceros ar tačku atstūmā pienu, tur kartupeļus, kas mājās bija saimniecībā sauc, bija 90. trakie, un vajadzēja naudu, vienkārši vajadzēja. Viņa aizbrauc, un es atceros, pirmie bija tā, ka apsmēja. Tev kauna te nav sēdēt. Jā, tādām nabagām. Joprojām, man liekas, ir jāizspriedumi cilvēkiem, ka tu kaut ko pārdod. Nav jau, par ko tev kaunēties, tu taču pārdod tikai savējo lietu. Tu jau nespied nevienam, tu jau nenodarbojas ar nelegālām lietām. Man ir kaut kas es uzskatu, ka ir vērts. Ja tev tas šķiet tikpat vērts, mainamies ar vērtībām.
Tā ir visa uzņēmējdarbība, nekas jau vairāk nav. Tā man pārliecība par uzņēmēju ir, ka uzņēmējs, es zinu daudz, kur saka, man tiešām 30 idejas ir, un man tiešām bija 20. Un tad tā galvenā lieta ir paņem vienu un sāc iet, jo tu nezini, vai tu aizies vai tu neaizies. Un ļoti normāli ir 3 reizes neaiziet. Protams. Tu drīkst darīt piesardzīgi, lēnām, bet tev ir jāiet un katru dienu ir jāpieceļās un jāiet. Un tā ir uzņēmēja būtība iet. Tas nekas, ka ir grūti, tas nekas, ka reizēm ir, tev tur, es nezinu, tu saproti, kredīts ir jāmaksā un tev vienalga nekā, bet tā nauda ir jādabona. Bet tu katru dienu ej, vienu soli, bet tu ej, jo tikko tu sastingsi, tu vairs neesi uzņēmējs. Un tur ir tā iešanas. Tā uzņēmība. Un kājas mums visiem ir dotas. Es domāju, šīs iedomu psiholoģiskās kājas, vajag tikai pasteigāt. Un tad reizēm ir arī, kur cilvēks saka, es gribētu, bet viņš tā kā pamēģina un saka, nē, es labāk palikšu speciālists. Bet tāpēc vajag pamēģināt. Jā, es piekrītu, tu nevar zināt. Līgas vadītajā zirgu pansijā dzīvo zirgi ar dažādiem likteņiem un traumām. Neviens no tiem nav domāts izjādēm vai lauksaimniecības darbiem. Drīzāk tie šeit atgūstās no smagām pieredzēm un bauda labturīgas vecumdienas. Mēs riskējam, ja? Aiziet. Biznesa arī jāmāk riskēt. Tieši tā. Tev ir jāiedod kaut kas tāds piedāvājumā, lai patērētājs pats nāktu pie tevis un to burkānu varētu ēst, vai ne? Man ir burkāns, bet viens patērētājs nenāk pie manis. Ko man darīt? Tātad, tas nozīmē, ka tev ir labs produktu piedāvājums, bet tev ir draņķīga komunikācija. Vienkārši jābūt uzņēmējiem, jābūt tuvākam patērētājiem, ja? Halo, es tagad ar komunikāciju mēģinu nodarboties. Halo, šeit burkāni, šeit. Nebūs. No. Ejiet pie nākamā. Pārāk agresīvs mārketings bija. Palaid garām klientu. Melonu. Tas tā kā veikalā, ka negribat jau pārdevējs nāk un saka, varbūt jūs gribat šito, varbūt šito. Tev ir jāiet lēnām un bišķi pielieciet. Man izdevās, Jāni. Un no sāna. Viņš redz tavu nākšanu kā agresiju. O sāva šitā, jā. Jā. Ir! Šaubīgais noticēja tev. No dabas zirgiem šobrīd ir atspēries vēl viens sociālais uzņēmums – Mazais vagoniņš, kurā boršķu un vareņikus tirgo Ukrainas kara bēgle Lidija. Viņš radās no tā, ka bija darbinieks. Pilnīgi dīvains gadījums. Tev ir darbinieks, kuram ir jārada darba vieta. Lidija, viņa dzīvoja mūsu mājā, viņa nodzīvoja 10 mēnešus. Mēs nodzīvojām kopā tepat vienā virtuvē. Un tad lēnām gatavojot ēst, un tam mums bija visādi pasākumi. Un pirmais bija, davai, uztaisam boršu. Nu tā, pabarot festivālu viesus. Un festivāls ir bez maksas, un visiem priecīgi būs pret ziedojumiem. Un tā tas lēnām vienreiz, otrais, un tas boršs sāk palikt arvien garšīgāks. Un tad jau nāca vareņiki. Un tā radās ideja par to, ka ir jārada, ka to varētu realizēt kā produktu, jo tur ir arī ļoti labs stāsts apakšā. Tā radās ideja par to, ka tiks radīts mazais vagoniņš, jo mūsu vieta, kur mēs atrodamies Plakanciems, ir tur tālāk, ir blakus novadā, ir milzīgi dārziņu kooperatīvi, ir nenormāli cilvēku plūsma šoseis malā, un šeit apkārt nav nevienas vietas, kur var paēst. Mazajā uzņēmējdarbībā nereti pats uzņēmējs kļūst par daļu no produkta. Kādu, kurš ne tikai stāsta produktu stāstu, bet arī pats ir šis stāsts. Kaut kādos pasākumos, kad mēs kaut ko darām kopā, to pašu boršu uzvāram, kaut kādas lietas darām. Es saku, aizbrauks tur tas un būs. Kā tu nebūsi? Tad, kad tu runā par sevi kā par produktu, padomā nevis, ko tu dod, bet ko otrs no tevis saņem. Jo reizēm tas nav viens un tas pats. Ne? Tas liekas kā viens un tas pats. Tu dod, kā tu saki, jokus, tu dod mūziku, tu dod visu kaut ko. Padomā, ko tas otrs cilvēks ar to saņem. Un reizēm tas ir kaut kas cits. Reizēm tā ir drošības sajūta, ka viņš, piemēram, nejūtās drošs novadīt pasākumu. Reizēm tas ir kaut kas, tas ir drusku citas lietas. Un tā ir vienkārši, tu visu dari absolūti pareizi, vienkārši tā ir papildus tāda lietiņa, pie kā piedomāt. Tā ir baglabā lieta. Tad tu varēsi mēģināt varbūt arī drusku sev aizvietot reizēm, tu varēsi mēģināt arī precīzāk saprast to cilvēku, domājot nevis par to, ko es viņam dodu, bet ko viņš no manis saņem. Nauda mums ir, diemžēl, noslīpējusi šo spēju, vai ne? Jo tāpēc, ka nauda jau ir visiem nauda. Tev 5 eiro ir man 5 eiro. Jā. Tas dzirdēja augstskolā, man mācīja, ka naudai nav vērtības, bet tikai tā nozīme, ko tu piešķir naudai. Tas ir ļoti dziļi filozofisks jautājums. Bet domājot par to, ko mēs dodam un saņemam produktu un pakalpojumu kontekstā, ir vienmēr vērts aizdomāties. Nevis tikai, ko es dodu, bet par to tev viss ir vislabākajā kārtībā. Pamēģināt izmēģināt, ko viņš no manis saņem. Kas ir tas, ko viņš saņem? Vienlaikus dodot un saņemot, strādājot un cīnoties par savu uzņēmumu, to īpašnieki aizmirst par algu pašiem sev, jo citas izmaksas un vajadzības šķiet svarīgākas. Ar šādu problēmu reizēm ir sastupusies arī Līga. Pareizais piegājiens tev būtu īstenībā
vai nu galvā, vai uz papīra pierakstīt to apjomu, kādu tu ieliec iekšā uzņēmumā, jo tāpēc, ka citādāk sanāks tā, ka tātad pat tad, kad tev nav bijis ko sev izmaksāt, tam būtu jābūt kā aizdevumam uzņēmumam. Citādi sanāk, ka tu tukšgaitā darbojies, un reizēm cilvēki baigi ātri iekrīt tajā vāveres ritenī. Man ir bijuši tādi uzņēmēji, kas man saka to, ka man uzņēmumā viss ir labi, mums ir diezgan laba peļņa, bet man tev ir tikai viens jautājums, cik ilgi man būs jāmocās. Un tad man vienmēr ir tā, bet tev taču ar papīriem viss ir kārtībā, un tad es eju cauri, skatos tos finanšu dokumentus, un es jautāju, kāpēc tur nav algas sadaļā īsti nekā? Tur ir pie ražošanas algām, piemēram, bet administrācija nav. Nē, no algu jau es neesmu saņēmis vispār nekā. Es esmu tas pats. Nē, nu kā? Un tad parasti ir tā, ka jā, un tad man jāsaka, bet tur taču ir bet par darbu jau kaut kas pienāk. Nu jā, nē, pienāks, bez ko tad es jau tur, man jau patīk, sevišķi ir tā problēma, ja tev patīk to darīt. Jā. Ja tev patīk to darīt, tad saka, ko tad es... Darba hobijs. Darba hobijs, nē, nav. Uzņēmējiem ir jāmāk mainīt cepurus galvā. Tātad tev ir darba ņēmēja cepura un tev ir darba devēja cepura. Tajā brīdī, kad tu esi cilvēks, kurš kā uzņēmuma vadītājs nesaņem atalgojumu, tajā brīdī tev būtu kā darba devējiem jāinvestē uzņēmumā, lai sev kā darba ņēmējiem varētu samaksāt. Vai ne? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kapitāls jau pieaug no tā. Bet vienlaicīgi tu norēķinies ar cilvēku, kas tev ir darbinieks. Kāds būtu tavs padoms jaunajiem uzņēmējiem? Izej ārā un pasties perimetrā. Kas ir tas, kas man ir? Nezinu, cits raksta uz lapas, cits padomā, cits uztais. Es esmu taisījis arī ar draugiem brainstorm. Ar domu saprast, kas ir resursi, ar ko es varu strādāt un kas ir tie talanti. Un tad lēnām rušināt tajā virzienā, jo tu nevari zināt, kur tu nonāks, kamēr tu nesāksi iet. Nu, tas ir galvenais padoms. Vienkārši iet. Tas ir izaicinājums, bet tu redz, atkal ir tā, kad es tagad brīnumā tā viss. Man ir līdz šai vietai, man ir tāda pieredze, man ir tik labs CV, iešu strādāt uz darbu. Bet tā mēdz gadīties, ja? Man vakar bija tāda krīze. Es reāli raudāju. Es raudāju. Man likās, kāpēc es šito visu daru? Es saprotu, ka īstenībā tā liela, kas atslēdz galvu, ir uzņēmuma aiziet un fiziski padarīt. Es nezinu, piemēram, vakar es sūdzu tīrīju, aizgāju no rīta. Reāli vienkārši notīrīju slapu muguru. Jā, man servis saka, ko tu dari? Viņš saka, ko tu dari? Viņš no Ukrainas. Liga, ko tu dari? Notīries sūdus, uztais vareņiks, un tas ir tas brīdis, kad tu atlaidies, jo visu laiku plānot un domāt. Nu, tur ir traks ar to. Dzied, ču, putniņš, un viņš tam piebalso, pa klusu lauku ceļu uz māju aizcilpo.